Trešais piedāvājums mums ir Ušakova ceļš. Mums liekas jauki. Viens skrējiens, viena dzīvība. Viena pilsēta, kas gandrīz palika bez vadoņa. Šī gada 29. maijā noslēpums tiks atklāts. Uz patiesiem notikumiem balstīta gandrīz dokumentāla varoņa sāga. Ušakova ceļš. Ušakova way. Ušakova way. Arī cik angliski labi skan. Ušakova way. Tāds. Ušakova way. Vai kaut wow. Ļoti labi, jo, zin kā, filmā mums vajag to dramaturģiju un tas kāpums un kritums un ja tā krīzes situācija un, piemēram, tad tur tiek parādīts, ka viņi toreiz ar Šleseru sēdēja tajā Rīgas domas tajā sēdē un bija tāda paša mikrofona kā mums. Vai nebija, vai kāds no malas dzirdējām, ka viņš teica, ka es pie vēl nesaprotu, pa ko vispār šitā sēde ir. Un tas bija pēc tam bija tas šoks un kritums, bet viņš noturējās un viņš joprojām tur ir un tas nebija svarīgi, ka viņš nezināja vispār, kur viņš ir atnācis, kuru sēdi viņš vada. Un tas ir tas bet spēks, kāds potenciāls, kāds konflikts visu laiku. Ja un tad viņš sirdi gan aizgāja, ka viņš skrēja maratonā. Ar nieri. Ar nieri. Viņš gan nieri aizgāja. Zin, kā atūdeņojās. Tas ir svarīgi. Ļoti labi. Mums ir vēl turpinājums, labs notikums, skaļš notikums, pa ko filmu varētu taisīt. Interesantais gadījums ar puķu meiteni. Mysterious case of the flower girl. Tā bija meitene, kas atcerēs, kas iesit ar neļķiem princim Čārlzam, tā kā viņš bija Latvijā. Viņa neko sliktu negribēja. Meitene ar neļķu pušķi. Viņa satika princi, kuram uz vaiga iespējams sēdēja indīgs zirneklis, visindīgākais, kāds vispār Latvijā var būt. Un viņa viņu notrieca lejā, pārpratumi, apcietinājumi, vajāšana. Viņa nebija vainīga, viņa neticēja neviens, viņai neticēja neviens. Interesantais gadījums ar puķu meiteni. Drīzumā uz ekrāniem. Tur notika pēc tam diezgan nopietni tiesu darbu un izmeklēšana visu šī procesa, un viņai draudēja 15 gadi ieslodzījuma par šito izgājienu. Tur jau var būt to intrigu, varbūt, ka viņi īstenībā bija mīļākie, zin kā kāds britu sekstūrists un Austrumēropas sieviete, un tad viņi atnāca, viņi iesvietās neļķis par to, ka viņš, vienkārši viņš atteicās no kaut kādas saistības pildīt, jo viņš bija kaut ko jau palaidņojies. Jā, jo ko viņš darīja iepriekšējā vakarā, mēs nezinām. Mēs nezinām, kā viņi līdz šim pamodās, izgāja ārā, viņš saka, tu man neatceries. Jā. Šis jau tā kā, jā. Šis iet. Un noslēdzošais mūsu piedāvājums ir, ārzemēs pamanīs, ka daudz filmas, daudz seriāli, kas bijuši seriāli, pēc tam pārtop filmā, The Movie, tur ir, Simpsoni vai Seks un Lielpilsēta, kas pēc tam pārtop filmā, un man liekas, ka Ugunsgrēks, The Movie, šovasar visos iespējamos Latvijas kinoteātros jūs gaida satikšanās ar saviem iemīļotajiem varoņiem. Nepārspējamā pusotru stundu garā kinofilmā, kurā iespējams nekas īpaši svarīgs nenotiks. No seriāla Ugunsgrēks veidotājiem Ugunsgrēka filma. Kaut kas tāds, ko jūs jau iespējams esat redzējis, bet tagad uz lielā ekrāna. Ugunsgrēks, The Movie. Ko jūs sakat par šo? Man liekas, ka... Mums tā nav ko teikt, jo man liekas, ka tā arī būs noteikti. Lūk, šīs idejas mēs jums piedāvājam apspriešanai, apdomāšanai. Mums vajadzētu auditorijas palīdzību balsošanā. Nobalsojam, starp citu, kura jums likās... Jo tas ir pitch, tas, ko tu darīji. Pitch. Cilvēki jau skatīsies, jā. Pitch beidzās ar aplausiem. Tā tad, cik ir 10? Parādiet aplausus uz 10. Ok, un tā, Lamberga Hūte, The Lambergs Hūte. 7, nevairāk. Ilmārs Poikans. Ļoti labāk, 4. Ušakovai, Ušakovai. 9. Interesantais gadījums ar puķu meiteni. 2. Un Ugunsgrēks, The Movie. Arī 9. Tātad potenciāli 2 mēs esam izfiltrējuši Ugunsgrēks un Ušakova ceļš. Tas ir tas, kas varētu tikt filmēts.